Tik daudz no mums slēpjas no sevis, un pat nezinot, kas mēs paši esam. Mēs nezinām, ko mēs jūtam, mēs nezinām, ko mēs gribam, un šīs sajūtas var izjust, it sevišķi, kad nokļūstam kādā slimības apņemti. Mēs uz momentu nepazīstam vairs sev vispār. Dzīve ir sevis izzināšanas ceļojums. Sevi apgaismotam nozīmē iedziļināties un izzināt, kas un kādi mēs patiesībā esam. Mums ir spēja mainīties uz labo pusi, mīlot sevi un rūpējoties par sevi. Mēs varam sevi izdziedināt paši arī. Jā, tas prasīs ļoti lielu laiku, disciplīnu. Ak, Dievs, ir ceļš tas, kas mums nepatīk. Tev pat nevajadzēs maģiskos palīgus, kas sapodarēs tev prātu, bet mēs paši. Kaut gan citiem vajag. Mēs esam visi tik dažādi. Ieklausieties sevī. Tur ir tā atbilde. Tagad informācija par jebko tiek sagriezt kājām gaisā. Bet pirms dari, ko neapdomīgu, ieklausies tikai sevi. Tāda arī mana izdziedināšanas metode ir. Jā, tas prasa ļoti ilgu laiku. Kādam tas ir gads, 2, 3, man daudz vairāk, jo esmu emocionāls cilvēks. Jā, mīļie, es lietoju uzturbagātinātājus no jau 6 gadus, bet es pirms sāku, es uzjautāju sev. Es pajautāju sev, nevis kaimiņienei vai draudzenei vai mammai, sev. Tā ir mana veselība, un man jātiek uz kājām. Tā ir mana izvēle. Un kā papildus, es pat arī citiem iesaku. Veselību jums visiem!